Kā tas varēja būt? Jēzus bija gaidījis no mums tik daudz, bet tagad tas viss šķita mums pilnīgi neiespējams. Tomēr viņš bija solījis mums mierinātāju un spēka avotu, Svēto garu. Viņš bija licis mums gaidīt, un mēs gaidījām. Bija vasaras svētku dienā, kad Dievs izlēja spēku pār savu draugu. Mēs, kuri bijām aizlieguši Jēzu, tagad gājām pa pilsētu un liecinājām par Dieva varenajiem darbiem. Tajā dienā tur bija jūdi no dažādām zemēm, bet ik viens dzirdēja Dievu slavējam savā valodā. Pravietojumi, kas tika doti 100 gadu atpakaļ, nu piepildījās mūsu acu priekšā. Kādu laikā pēdējā dzīvos pasaulē, tad dēli meitas pravietos un parādības skatīs. Saule nespīdēs, mēnesis kļūs par asinīm. Tas būs beigu laiku sākums pasaulē, bet savus ļaudis izglābs Dievs. Šodien Jēzus asinis var šķīstīt mūs.